Novembrī Liepājā norisinājās apvienoto reaģēšanas spēku mācības Joint Protector 2024, kurās piedalījās vairāk nekā 10 valstis. NATO daudznacionālās brigādes pirmajās pilnmēroga mācībās Resolute Warrior 2024 piedalījās vairāk nekā 3500 sabiedroto karavīru. Karavīru nakts laikā godinājām Latvijas un sabiedroto karavīrus, kuri atdevuši savas dzīvības pildot kaujas uzdevumus. Plāšplēšu dienā svinīgos pasākumos visā Latvijā tika godināti karavīri, kuri krituši par Latvijas brīvību. 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 106. gada dienā Rīgā, 11. novembra Krastmalā notika Latvijas un tās sabiedroto militārā parāde. Parādē pirmo reizi piedalījās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Noslēdzās NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misija, kuras laikā iznīcinātāji no Lielvārdes bāzes reaģējuši uz 54 trauksmēm. Noslēdzās militārās mācības Winter Shield 2024, kurās tika pilnveidotas aizsardzības un uzbrukuma operācijas. Melnās kafijas vakarā godinājām brīvības cīņās kritušos Latvijas kara skolas kadetus. Izturības skrējiena Dzelzsvīra dalībnieki ziedoja līdzekļus kritušo karavīru ģimenēm, vienlaikus veicinot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Tika turpināti darbi pie Baltijas aizsardzības līnijas stiprināšanas, pārokot ceļus un izvietojot šķēršļus.